Nevalstiskā sektora līdzdalība resocializācijas procesā. Labdien, cienējamie klātesošie! Prieks jūs visus redzēt paneļa diskusijā nevalstisko organizāciju līdzdalība resocializācijas procesā. Tātad mūsu tēma ir, kā palīdzēt bijušiem ieslodzītiem integrēties atkal sabiedrībā, kā samazināt recidīvu un beig galā, kā padarīt mūsu sabiedrību un valsti drošāku dzīvošanai visiem mums. Bet es gribu dot vārdu šī pasākuma organizatoriem un iniciatoriem, tātad Māris Luste, biedrība Prison Fellowship Latvija valdes priekšsēdētājs. Lūdzu. Liels paldies, Gundar. Labdien, klātesošie. Patiešām liels prieks jūs šeit redzēt. Mani sauc Māris Luste, es pārstāvu biedrību Prison Fellowship. Un gatavojoties prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, Latvijas valsts pieaicināja nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus, kas atbilst prezidentūras prioritāriem virzieniem un vērtībām. Un šīs vērtības ir iesaiste, izaugsme un ilgtspēja. Un tā tapa projekts, kura nosaukumu jūs jau dzirdējāt, projektu sauc Nevalstisko organizāciju līdzdalība resocializācijas procesā, un mēs šodien esam pulcējušies šī projekta ietvaros uz diskusiju, kas veltīta bijušo ieslodzīto atbalstam. Un ko tad mēs rosinām ar šo projektu, ar šo diskusiju? Mēs rosinām Latvijas sabiedrību, faktiski Eiropas sabiedrību, jo šim projektam ir tāds Eiropas formāts. Mēs rosinām sabiedrību uz sociālo apņemšanos, atkarot kriminālajai videi tos cilvēkus, kas ir izcietuši sodu un nevēlas vairs atgriezties cietumā. Un mēs, ik viens no šeit klātesošajiem, ja mēs šeit esam, pārstāvam institūcijas, kas šajā rezultātā ir ieinteresētas, un tieši ar mums šī sociālā apņemšanās droši vien ir uzsākama. Mēs aicinām uz sadarbību. Nevienai institūcijai, no mūsu institūcijām nav visu nepieciešamo resursu, lai integrētu sabiedrībā kaut vienu notiesāto. Mums ir jāsadarbojas. Un mūsu resursi, ko katrs mēs atsevišķi ieguldām, ir tā vērti, lai mēs kopā sasniegtu rezultātu. Mēs vēlamies atgādināt un pieteikt sabiedrību kā vienu no svarīgākajiem spēlētājiem šajā jomā. Un visbeidzot, mēs aicinām saukt lietas īstajos vārdos. Mēs aicinām runāt par resocializāciju ne tikai cietumos, sodu izciešanas laikā, mēs aicinām runāt par resocializāciju arī pēc notiesot atbrīvošanas, brīvībā. Aicinām runāt līdz brīdim, kad šie akmeņi, ko namderis ir atmetis, ieņem savu vietu mūsu kopīgās ēkas fundamentā. Tagad došu vārdu divu to institūciju pārstāvjiem, kas jūs tiešām atbildes saskars ar ieslodzītajiem. Tā ir Ilona Spura, ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece, un Mihails Popsujevičs, valsts probācijas dienesta vadītājs. Paldies tiešām, ka uzaicinājāt šodien, un tādā kuplā lokā, institūcija lokā, es tiešām domāju. Pamatā man ir jāsaka, šis jautājums tiek diskutēts jau gadiem. Es nebaidos teikt, ka 10 gadu atpakaļ mēs jau diskutējām par šīm pašām problēmām un meklējām risinājumus, iespējams, vai tā būtu kāda pusceļa māja vai vēl kas. Patiesībā mēs šajās diskusijās tā esam nonākuši pie tā paša, kā mēs to šodien redzam, ka risinājums faktiski tā arī nav rasts mūsu valstī. Kādēļ man tā tēma ļoti aktuāla? Tādēļ, ka es ikdienā redzu, ka atbrīvojas cilvēki no cietuma, tajā skaitā, ka viņiem nav kur iet, viņiem nav tās noteiktās dzīves vietas un nav tā plānotā jumta virs galvas, ja tā var teikt. Un tas briesmīgākais tajā stāstā ir tas, ka ieslodzīto skaits pēdējo 2 gadu laikā ir krietni samazinājies, vismaz par 2000, bet tas cipars cilvēki, kas iziet bez tās noteiktās dzīves vietas, paliek stabili nemainīgs, ja ne vēl viņš nav kļuvis lielāks, kā viņš bija pirms gadiem 5. Lai tas nebūtu tā tikai tukša runa, es vienkārši varu pāris ciparus nosaukt. 2010. gadā tādi atbrīvojās 156, bet tas ir formāls tāds uzskaitījums, jo iespējams kāds arī, kur mēs domājam, ka viņš iziet ārā un pašvaldībā viņš atrod to savu dzīvesvietu, vai viņam ir saglabājusies iepriekšējā dzīvesvieta, bet patiesībā varbūt nemaz tā nav, jo atgriežoties, piemēram, viņa iepriekšējā dzīvesbiedre atsakās viņu pieņemt, un viņš tāpat paliek uz ielas. Tad pagājušajā gadā, 2014. šādi cilvēki no cietuma atgriezās 215. Ja mēs šeit
velkam paralēlis ar jautājumu par recidīvu, tad, manuprāt, šis ir vislielākais risks, ka šie cilvēki visdrīzāk arī nonāks atpakaļ ieslodzījuma vietās, jo viņiem trūks šī atbalsta, viņiem trūks pat primārā nepieciešamā lieta jums virs galvas, ko es šodien ēdīšu, un tam līdzīgi. Tādēļ liela loma šeit manā skatījumā ir nevalstiskajām organizācijām, kuras visus šos gadus, arī manus minētos 10, ir mēģinājuši, pūlējušies kaut ko darīt lietas labā, bet, manuprāt, ar iniciatīvu vien ir par maz, viņiem trūkst atbalsta no valsts puses. Šajā gadījumā, es domāju, šeit ir gan lauciņš, kas ir neapgūts gan pašvaldībām, iespējams arī ne tikai tieslietu ministrijas jautājums tas būtu. Manuprāt, tas ir mazākā mērā, jo mums katram ir noteikts gan ieslodzījuma vietu pārvaldē, gan probācijas dienestam savas funkcijas, un šajā gadījumā mēs viņus pat daļai pārsniedzam ar savu iniciatīvu un rūpēm par bijušo ieslodzīto. To es vismaz varu teikt par savu institūciju, ko es vādu ieslodzījuma pārvaldu. Tad es domāju, ka šeit ir noteikti arī labklājības ministrijas lauciņš un iespējams vēl citu institūciju. Jo nav sistēmiskas pieejas, ir tādi fragmentāli risinājumi. Varbūt tas ir sociālās rehabilitācijas centrs, varbūt tā ir kāda kopiena, bet diemžēl tā ir, nevis diemžēl, bet varbūt par laimi, tās kopienas, jeb sociālās rehabilitācijas centri, kas eksistē, viņi, piedodiet, viņi nāk no Dieva. Šie cilvēki strādā ar sūtību no Dieva. Un paldies viņiem par to. Bet tie cilvēki, kas iet ārā no cietuma, nevienmēr pieņems šo, kā pareizāk teikt, šo aicinājumu. Ja? Mums vajadzētu arī būt citiem piedāvājumiem. Runājot par šo tēmu, gan es gribētu arī vērst uzmanību tādai lietai, ka mums nevajadzētu būt tādiem utopistiem un cerēt, ka mums izdosies ar jebkādu sistēmu novērst visus, kuri atbrīvosies no brīvības atņemšanas soda, no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas. Bet tas ir jāstāda par lielo tādu mērķi varbūt. Pēc iespējas vairāk cilvēkus novērst, jo man atmiņā palika šie Māra Lustas teiktie vārdi pasākuma atklāšanas laikā, ka mēs gribam un mūsu tas misija ir atkarot bijušos likumpārkāpējus vai cilvēkus, kas izcietuši sodu no kriminālām aprindām, lai viņi tālāk neiesaistītos un neizdarītu jaunus noziedzīgus nodarījumus. Manuprāt, tas tāds labs moto ir, bet to, es domāju, mēs varam izdarīt, ja mūsu tā piedāvājums sistēma būs pirmkārt dažāda, piemērota katra vajadzībām, un otra lieta, ja būs skaidra cilvēkiem, kas ir izdarījuši sodu, izcieši sodu, lai būtu skaidrs modelis, ko piedāvāt skaidri šie varianti, jo vienam vajadzēs tik daudz, citam vajadzēs varbūt mazāk. Un mums arī vismaz profesionāļi aprindās, kas ar to strādā, ir diezgan skaidri jāsaprot, ka mēs nekad nevarēsim runāt par 100%. Otra būtiska lieta, ka un pie tā darbs arī šobrīd aktīvi notiek un jau drīz varbūt arī finalizēsies, ir stāsts par to, ka mums arī jānodala šie cilvēki, ka daļa no cilvēkiem, kas patiešām ir bīstami, viņiem nevajadzētu nonākt sabiedrībā bez uzraudzības, bet daļai varbūt pat nevajadzētu nonākt sabiedrībā vispār. Runa ir par tādiem ļoti smagiem noziedzīgiem nodarījumiem manā izpildījumā. Un visbeidzot, tas, par ko es gribu runāt, ja mēs runājam par tādām lietām kā integrācija sabiedrībā, tad līdz šim mēs esam mēģinājuši manā skatījumā to risināt ar institūciju palīdzību. Lielā mērā ar valsts institūciju, taiskaitā ar nevalstiskā sektora atbalstu, bet tas jautājums priekš manis ir gan līdzgaitniecības kontekstā, gan arī nevalstisko organizāciju kontekstā, varbūt vairāk šeit ir runa. Mēs nekad nevarēsim uz visu dzīvi cilvēkam, visticamāk, mēs nekad nevarēsim būt uz visu dzīvi cilvēkam tāds pavadītājs, bet mums ir sabiedrībai kopumā ir jākļūst par tādu labu atbalstu, kas būtu gatava paņemt pretī cilvēku, kas ir kādreiz izdarījis likumpārkāpumu, ir izcietis sodu, ir nodemonstrējis, ka ir spējīgs laboties, ir spējīgs iekļauties sabiedrībā. Es dzirdēju stāstu, pats neesmu redzējis, ka
ka uz ziņojumu dēļ cietumā, kad viens cietumnieks iek ārā, tas, ko viņš var izlasīt, tas ir Rīgas nakts patvērsmes telefons, un tas ir viss gandrīz, ko viņam šobrīd piedāvā. Kas ir tās formas, ko vēl jūs minējāt? Adrese laikam visticamāk tiešām būs nakts patvērsme, bet tie ir tikai, ja mēs runājam par Rīgu. Bet ir arī citi reģioni, un citos reģionos mēs paklūpjam uz to, ka, piemēram, vispār nav brīvu dzīvojumā fonda. Tātad arī pašvaldība viņam nevar piedāvāt nekādu kaut pagaidu mītni. Ja? Visbiežāk ir tādi stāsti. Jā, protams, šeit mēs arī informējam, un te arī ir Kapustina kungs, kurš neļaus man samalot, ka ik pa laikam arī tātad informācija viņiem nonāk par iespēju tātad savu turpmāko dzīvi saistīt kaut kādā laika periodā, vismaz gada griezumā ar sociālas rehabilitācijas centru Ratnieki vai doties uz Zilo krustu. Tās ir vienīgās vietas pēc būtības Latvijā, kur mēs šobrīd varam piedāvāt viņiem iet. Tas, kas mums trūkst kā institūcijai, mums trūkst pretī partnera, stabila partnera, kur novirzīt šādu cilvēku, kuram tiešām, izņemot mājas cietumā, es atvainojos, jā, bet tiešām tas skan ciniski, bet tā tas ir, nav kur viņu novirzīt. Kas ir tajā sektorā, kur mēs runājam par to, kur lielākais recidīvs cilvēkus atbrīvot, izciešot visu termiņu un visbiežāk nonāk atpakaļ cietumā, šai sektorā, kur jūs redzat, kas ir vajadzīgs šobrīd Latvijā? Mēs runājam, ja mēs runājam tad diskusijā nevalstiskās organizācijas, kas vēl šobrīd mums ir tā sadarbības formā nepieciešama? Divas lietas. Viena lieta ir sistēmas radīšana bīstamiem likumpārkāpējiem, kuriem būtu vajadzīga gan kontrola, gan atbalsts. Un otra lieta patiešām atbalsts cilvēkiem, kuri ir gatavi vērsties pēc šī atbalsta. Un te ir runa par sadarbību ar nevalstisko sektoru, ar sabiedrības pārstāvjiem, par dažāda veida pakalpojumiem, kas būtu ne tikai varbūt izmitināšana dzīvesvietu drēbes, jo tādas organizācijas tomēr ir, bet runa būtu vairāk tieši par integrāciju. Kas būs tas, kas cilvēkam palīdzēs iemācīties pavadīt brīvo laiku? Kas būs tā alternatīva, pret kuru viņš var nomainīt savu iepriekšējo sociālo vidi, paziņas, draugu loku un visus pārējos. Jo nav jau nekāds noslēpums. Tas nav tik vienkārši nomainīt vidi, nomainīt kontaktpersonas, ar ko tu uzturies un kas tevi atbalsta. Manā skatījumā, protams, labi, ja mēs rodam viņam jumtu virs galvas un mēs viņu pabarojam un apģēbjam, bet svarīgākais jau ir nevis viņam iedot to zivi, bet to makšķeru. Un, ja viņam nebūs darbs, viņam arī nebūs iespēja nostāties uz kājām un pašam atbildēt par sevi, par savu rīcību. Un, manuprāt, tas ir tas būtiskākais. Nevis ļaut viņam turpināt parazitēt. Daudziem tagad nepatīk tas jēdziens, ko es pēdējā laikā minu par to parazitēšanu, bet tāds īstenībā ir. Jo biežāk tie cilvēki ir darbspējīgā vecumā, kuriem būtu jāatražo sevi valstī un nevis jāturpina nodarīt valstī zaudējumu, bet jākompensē pretī. Un te ir jautājums par to, cik arī šis nodarbinātības sektors ir gatavs iesaistīties, nākt pretī ar savu atbalstu, ar kaut kādām konkrētām darba iespējām, darba vietām, ko piedāvāt. Es vairāk šodien esmu gatavs runāt tieši par to darba tirgus pusi un kas notiek ar cilvēkiem pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām un vai viņi vispār prasa šo palīdzību. Patiesībā ir tā, ka es apskatījos pēdējos ciparus uz šo brīdī. Tie ir aptuveni nedaudz vairāk par 300 bijušajiem ieslodzītajiem, kas šobrīd atrodas Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē. Principā tas cipars nav liels. Un savukārt tas nozīmē, ka ir viena lieta svarīgi, ja cilvēks izrāda šo interesi un uzreiz atnāk pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, tad mēs viņam varam palīdzēt, viņu varam uzķert. Ja cilvēks neatnāk, mēs viņam nevaram palīdzēt. Un savukārt vēl viena ļoti svarīga lieta, ko mēs savā praksē esam, tā sakot, izdarījuši secinājumus, ir tāda, ka būtu ļoti labi, ja būtu šis preventīvais darbs, jo patiesībā, kad cilvēks iznāk ārā, ar viņu jau drusku ir pa vēlu mums strādāt, jo ar viņu nevienmēr arī var sākt strādāt Nodarbinātības valsts aģentūras cilvēki. Un tieši tāpēc pāris gadus atpakaļ bija tāda prakse, ka arī speciālisti konsultanti gāja no Nodarbinātības valsts aģentūras uz ieslodzījuma vietām un informēja par to, kas notiek tur ārā,
respektīvi par darba tirgu, kāda situācija, kas viņu sagaida, kas būtu vērts, par ko vērts būtu padomāt, un pēc tam pēc iznākšanas nākt uz NVA vai uz citām iestādēm, kaut ko domāt par mācībām, par kaut kvalifikācijas ieguvi un tā tālāk. Diemžēl tā saikne pārtrūka, būsim reāli, bija krīzes gadi, resursi visiem tika samazināti. Šobrīd mēs domājam par to, lai ka iespējams mums atkal vajadzētu, tā sakot, nākt palīgā kolēģiem, ja mūs tur laidīs iekšā, protams, ar saviem speciālistiem, konsultantiem, atkal nākt un informēt par to, kas notiek tur ārā. No ministrijas puses mēs esam centušies sakārtot likumdošanu tādā veidā, ka ir kāds atbildīgais, kam būtu jāuzķer, jābūt tādam tā kā sociālam tīklam, un šīs sociālais tīkls ir pašvaldības, jo mums ir 119 pašvaldības, un pašvaldības ir vistuvāk cilvēkam. Ministrija nevar, protams, risināt katru individuālu gadījumu. Un tāpēc arī pašvaldībām ir deleģēta šī funkcija gan par šo mājokli, par atbalstu un par sociālo rehabilitāciju un visām par šīm lietām. Protams, būsim reāli, mēs zinām, ka arī pašvaldībām šo resursu trūkst. Un, protams, mēs esam pateicīgi, ja daudzas pašvaldības, piemēram, Rīgas doma arī daudz lietas dara, bet daudzas pašvaldības to nedara, tāpēc varbūt nevis tāpēc, ka viņas negribētu, bet vienkārši viņam nav šo resursu. Mēs esam sapratuši arī vēl vienu lielu problēmu, ka pašvaldības, ja arī šī funkcija ir deleģēta pašvaldībām, pašvaldības sociālajiem dienestiem, sociālajiem darbiniekiem un vispār pašvaldību dienestiem, kas tieši vai netieši saskarās vai strādā, piemēram, ar bijušiem cietumniekiem vai citām grupām, trūkst šīs informācijas un izpratnes. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši arī, piesaistot Eiropas Savienības fondus, plānojam no šī gada vasaras jau palaist vienu projektiņu, lai tieši izglītotu, mācītu un veidot šo izpratni un sadarbību ar citām institūcijām, tieši šiem sociālajiem dienestiem un pašvaldībām. Mēs šobrīd strādājam pie vienas programmas, neesam vēl konsultējušies probācijas dienestu citiem dienestiem, bet droši vien pēc šīs diskusijas mēs uzsāksim intensīvākas konsultācijas tieši par to, kad par šiem cilvēkiem, kas ir potenciāli, ja bezdarbnieki, ja viņi iziet no ieslodzījuma vietas ārā, viņi atnāk uz NVA, viņi reģistrējās, viņiem neveicās, teiksim, mēs nevaram viņiem neko izdarīt. Kas ir tie papildus mūsu partneri, kas varētu viņus paņemt, nezinu, aiz rociņas, aizvest pie darba devēja, parādīt, ka tas nav nekāds briesmonis, tas ir normāls cilvēks, ka viņš var strādāt, viņš var daudz ko darīt, apgūt jaunas prasmes, iemaņas. Un tā doma šajā programmā ir piesaistīt nevalstiskās organizācijas, kas tādus cilvēkus, kas nonāk mūsu redzes lokā, viņus paņem, iesaist kādā motivācijas programmā, aizved pie darba devēja. Tas, protams, nenozīmē un negarantē automātiski to, ka viņu paņems darbā, bet tās būtu vismaz kādas pūles, ko mēs varētu kopīgiem spēkiem pielikt un paskatīties. Tas pašvaldības, var teikt, viedoklis ir tāds, ka pašvaldība, protams, pilda to savu funkciju, to iespēju robežās, taču noteikti tai persona resocializācija ir jāsākās, kā jau Ilona Spurs kundze minēja, jau atrodoties ieslodzījuma vietā. Un šajā gadījumā es domāju, ka tas ir liels trūkums, ka nav noteikts valsts stratēģijas tieši noteicošais, kas notiek ar šo personu, kad viņi iziet ārā no ieslodzījuma vietas. Jo ir atšķirība, vai šī persona ir atradusies ieslodzījuma vietā 5 gadus vai 25 gadus. Es domāju, jo principā ir tā, ka ja jau valsts šo cilvēku ir ieslodzījusi, tad viņi ieslodzījusi, tur viņš kādu laiku ir pabijis, tad valstī būtu jānes atbildība, kas tālāk notiek ar šo personu. Kāda ir šī kārtība, kāda ir šī atbalsta sistēma palīdzība, kādas tiek šeit, kas tiek sniegta personai. Nevar runāt tikai par Rīgas pašvaldību, jo ir daudzums arī citas pašvaldības, kuras, protams, sniedz daudz savādākā mērā šo atbalstu personām. Un līdz ar to šī iniciatīvā, jeb pašām galvenajām, es domāju, šīm virzienām jābūt noteikti no valsts pusē. Turpretī, protams, ir visas labās lietas ir saistītas ar finansējumu, lai arī tos pašus atmaksāt šo sociālās rehabilitācijas centrus, tad par to kādam ir jāmaksā. Un kaut arī Rīgas pašvaldība realizē dažādas sociālās rehabilitācijas programmas un tiek sniegts nepieciešamais atbalsts gan personām pēc ieslodzījuma vietas,
gan arī visām pārējām personām. Netiek dalītas, vai šī persona ir, jebkura persona, kas vēršās sociālā dienestā, ir kā jebkurš klients, ka viņš nāk pēc palīdzības, tiek identificētas šīs personas, piemēram, vajadzības, problēmas, un tiek meklēts vajadzīgais risinājums. Jā, mēs skatoties statistiku, redzēt, ka sociālā dienestā ir aptuveni reģistrēts, gadā vidēji tiek reģistrēts ap 200 personām pēc ieslodzījuma vietas. Protams, ka daļa nonāk nakts patvērsmēs, jā, mēs redzam, ka ir šīm personām nepieciešams sniegt atbalstu tieši šos sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai. Un, protams, ka šeit ir liela nozīme tieši tādu sociālo rehabilitācijas centru attīstībai, jo tas, kas šobrīd tiek finansēts, būtībā viens centrs, kas ir ratnieki, ir stipri vien nepietiekoši uz visas Latvijas fona. Tā kā, tas ir tas galvenais, es domāju, tas virziens, kuriem būtu jāiet. Es, godīgi sakot, īsti nesapratu to sadarbību, jo, ja pašvaldības saka, ka tas ir tā kā vairāk viņu šobrīd gandrīz brīvas gribas jautājums, ka viņi kaut ko dara, tad īsti kāds tur tīkls, kāda tur politiskā, kādas schēmas mēs varam zīmēt tādā gadījumā? Ja cilvēks atnāk uz Nodarbinātības valsts aģentūru, viņam tiek sastādīts tā saucamais individuālais darba meklēšanas plāns. Protams, izklausās ļoti labi, bet mēs skatāmies atšķirībā no daudziem gadiem atpakaļ, kad varbūt mēs tik detāli neskatījāmies, mēs tiešām veicam to profilēšanu, skatāmies, kas ir cilvēkam vajadzīgs, varam viņu novirzīt pie psihologa, psihoterapeita, arī tāds mums iespējas ir, lai saprastu un izprastu, kādas pasākumus viņam piedāvāt, jo ne jau uzreiz viņu stumsim uz apmācībām. Varbūt, ka viņš ir jāsagatavo arī psiholoģiski un tā tālāk. Varbūt viņš nav gatavs vēl iet pie tā darba devēja, iet pats saviem spēkiem pa visām vakancēm orientēties un vispārējo. Protams, tā nav vienkārša lieta. Līdz ar to mēs esam pēdējos 2 gados tieši uz šo profilēšanu likuši mūsu akcentu, lai individuāli izvērtētu katram un saprastu, jo nevar būt 2 vienādu situāciju. Līdz ar to katram var būt šo paketu izveidot, ko mēs NVA varam izveidot. Tā var būt katram atsevišķi, individuāli. Savukārt tas pats līdzīgi jādara arī pašvaldībām, caur saviem sociālajiem dienestiem, kad cilvēks atnāk caur šiem sociālās rehabilitācijas plāniem. Jau 10 gadus runā par iespēju ciešāku sadarbību, NVO iesaisti, resocializāciju un tā tālāk, un tas kaut kādā veidā vienmēr tiek atlikts. Varbūt kāda jūs tagad redzējums perspektīva tam, lai beidzot tas process kaut kā iepust? Tagad, izējot lēnā gārā no ekonomiskas krīzes, tomēr kaut kādi risinājumi iezīmēs un pateicoties NVO neatlaidībai un tieslietu ministrijas atbalstam, Saeima tagad skata grozījumus likumā, ar kuriem ar 2018. gadu būs paredzēts finansējums no valsts puses nevalstiskām organizācijām, kas veic resocializācijas funkcijas. Man tāda interesanta sakritība, ka šodien par to runāt, jo tieši par šiem grozījumiem likumā es rīt runāšu no Saeimas tribīnas. Bet mums šajos jautājumos, kas skar resocializāciju, kā arī palīdzību cilvēkiem, kas atbrīvojuši no brīvības atņemšanas vietas, es teiktu, mums, es domāju, Saeimas deputātiem liela mēra veids, tāpēc, ka mums ir ļoti labi pastāvīgi sabiedrotie izpildvara. Un Popsievičs un Ielzaņas pārvaldības Spūras kundze un Kristīna Ķepēne, kas brīžam liekas, ka ir jau mūsu komisijas sastāvā. Mēs ļoti bieži skatām jautājumus nevis tāpēc, ka Saeima nonākusi līdz atziņai, ka kaut kas ir jāmēna, bet tikai tāpēc, ka jau kolēģi izpildu vara sagatavojuši ļoti labus risinājumus, kurus nepieciešams tikai nostiprināt ar likumu varu. Tieslietu ministrija faktiski šobrīd iziet ārpus savus jau šobrīd likumā noteiktās kompetences, un mēs izstrādājam risinājumu, kurš tiks finansēts no Eiropas Savienības, no Eiropas sociālā fonda. Līdzekļi ir diezgan lieli, un arī šis risinājums nebūs spēkā ātrāk kā 17. gada beigas, 18. gada sākums.
Un attiecībā uz personām, kuras atbrīvojas no cietumiem, mēs paredzam tādu ļoti būtisku lietu, ka mēs vēlamies paredzēt resocializācijas posmu sabiedrībā pēc tam, kad cilvēks ir izcietis sodu. Ko tas nozīmētu? Tas nozīmētu to, ka tā kā Mihails šobrīd jau šodien iesāka runāt, ka mums ir tādi cilvēki, kuriem vienkārši vajag kur dzīvot un mazliet atbalstu, bet ir tādi cilvēki, kuriem ir jāsaglabā arī kontrole, tad šis resocializācijas posms sabiedrībā faktiski paredzēs gan atbalstu, gan kontroli. Un, šodien tika daudz runāts arī par to, par pašvaldībām, par viņu atbildību. Un, es tiešām gribētu uzsvērt, ka Tieslietu ministrija šobrīd iziet ārpus no savas tādas tradicionālās kompetences robežām, jo jau šobrīd pašvaldībām ir noteikts pienākums strādāt ar cilvēka visām problēmām. Nav gluži tā, ka tikai runa būtu par dzīvokli vai ēdienu vai, drēbju iedošanu, bet mēs paši zinām, ka valsts attīstas lēnā garā, un arī šī, acīm redzot, būs lieta, ko mums pašiem vajadzēja ilgi domāt, un arī sabiedrībai kopumā ir pagājis diezgan laiks, kamēr mēs līdz tai domāju visi esam nonākuši. Ar vienmēr sakot, mēs plānojam resocializācijas posmu sabiedrībā. Noteikti šajā posmā milzīga loma būs nevalstiskajam sektoram, jo no nevalstiskā sektora un varbūt arī no pašvaldībām nāks tie sociālās rehabilitācijas centri, uz kuriem mēs vēlamies šos cilvēkus sūtīt, lai viņiem tiktu sniegta šī konkrēta veida atbalsts. Otra lieta, ko paredz jaunais risinājums, ir tas, ka mēs vēlamies brīvprātīgo darbu ienest cietumā kā normālu soda izpildes procesa sastāvdaļu. Jau šobrīd cietumos ir nevalstiskās organizācijas, protams, tas ir vērtējot, ir jāsaka, ka tas ir fragmentārs. Tā nav tāda stabila lieta visos cietumos, visiem, cik tas būtu vajadzīgs un visiem tā, lai visi justos apmierināti. Tad arī līdzgaitniecība un brīvprātīgo darbs ir tā lieta, ko mēs caur jauno risinājumu vēlamies ienest cietuma sistēmā. Latvija cels cietumu par 160 miljonu eiro. Varbūt, bet cietumu nesamazināja noziedzību. Varbūt labāk uzcelt 20 sociālās rehabilitācijas centru par 20 miljonu. Un tas būtu sistēma, kas samazina noziedzību. Jaunā cietuma celtniecība nekad nav maksājusi 160 miljonus, un šī ir maldinoša informācija. Ja mēs runājam par to, kāpēc Latvija vispār ceļ jaunus cietumus, tad šeit faktiski ir trīs tādi pamata argumenti. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai mūsu cietuma sistēma ir droša, un viņa ir droša gan darbiniekiem, viņa ir droša no ārpuses, lai no ārpuses cietumā neienāktu tādas vielas un priekšmeti, kuras cietumā nevar būt, un viņai jābūt drošai arī pašam notiesātiem. Viņš nedrīkst apdraudēt ne veselību, ne dzīvību, kamēr viņš atrodas cietumā. Ja jūs būtu lasījuši ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības koncepciju, jūs uzreiz zinātu, ka atverot jauno cietumu ir plānots slēgt 3 citus cietumus. Mēs nepieaudzējam cietumu kapacitāti nekādā mērā. Absolūti tam nevar piekrist. Pie tam jaunie cietumi mums ir vajadzīgi vēl viena ļoti būtiska iemesla dēļ. Kā jau mums cietumi to vienmēr stāsta, un es pati arī šādi esot cietumos, to esmu pilnīgi pārliecinājusies. Milzīgās telpas, kurā izcieš sodu notiesātie, tās ir viena no būtiskākajiem šķēršļiem resocializācijas īstenošanai, jo, ja cilvēks atnāk no nodarbības, kur viņam ir stāstīts par to, ko tu esi izdarījis, kā jutās cietušais, kāpēc tu to darīji, un blakus ir, 20 citi kameras biedri, kas viņu par to izsmēja, vai, tur dažādas situācijas, tad šādās telpās, kādas mums ir šobrīd, tā resocializācija nevar būt pa 100% efektīva. Visā pasaulē, tajās valstīs, kur ir efektīva resocializācija un zemes recidīva rādītājs, ieslodzītie sēž pa 1, pa 2, pa 3, pa 4, bet ne vairāk. Es negribētu pretstatīt jaunā cietuma jautājumu un SRC jautājumu. Daudzus gadus atpakaļ no probācijas dienesta nāca iniciatīva par valsts finansētu vai valsts īpašumā esošu sociālās rehabilitācijas centra izveidi. Mēs vērtējām ļoti nopietnu šo aspektu, un lēmums bija nē. Valstī tas nebūtu jādara vairāku apstākļu dēļ. Un viens no apstākļiem bija tas, ka mums ir pietiekami spēcīgs nevalstiskais sektors. Un te ir arī jāatcerās par to, ka
Ieslodzītais, kurš jau ir pavadījis noteiktu laiku cietumā, viņš pret valsti parasti izjūt savu veidu nepatiku, nevar teikt naidu, bet katrā ziņā viņš vairs nevēlas sadarboties ar valsts institūciju, kur ir izpildījis viņam sodu, tad viņa vēlme iet uz šādu sociālas rehabilitācijas centru arī būtu apšaubām, ja viņš zina, ka viņš atkal ir valsts uzraudzībā. Man tas jautājums vairāk tāds konceptuāli globāls tādā izpratnē, ka vai nav pienācis tas brīdis, ka būtu jāpārskata tā pati soda sistēma kā tāda, kad par vieglākiem noziegumiem ir kaut kādi piespiedu darbi, es nezinu, iesaistās pašvaldības, tos pašus nevalstiskos centrus, vēl kaut ko. Un tajos cietumos nonāk tikai par smagākajiem noziegumiem, kas tiešām tās izvarošanas, slepkavības, kaut kādi smagi miesasbojājumi, terorismu draudi un tā tālāk, teiksim, kur, protams, tādi cilvēki ir primāri jāizslēdz no sabiedrības. Latvijā sodu sistēma tiek reformēta tā ļoti nopietni kopš 1999. gada. Un, ja jūs pamanījāt, tad pagājušajā gadā kopš 1. aprīļa ir spēkā visnozīmīgākā Latvijā veiktā krimināltiesība reforma. Un par sīkiem nodarījumiem cietumā es gribētu cerēt, ka tiesneši nevienu vairs neliks. Likumā šīs lietas jau ir nostiprinātas un spēkā tātad vairāk jau kā gadu. Par piespiedu darbu runājot, piespiedu darbs nav panacēja, un tas, ko probācija šobrīd ir secinājusi, ka tiesa ļoti daudz, piemēram, atkarīgs cilvēks nosūta uz piespiedu darbu, bet piespiedu darbs narkomānam faktiski viņš ir pilnīgi neiedzīgs, tāpēc, ka narkomāns, ja viņam ir atkarība, viņš iet meklē devu, viņš nenāk uz probāciju un nepild nekādu darbu. Piespiedu darbs darbojas tādiem vidusmērā daudz maz normāliem cilvēkiem, kuri, izprota, varbūt arī sajaut nedaudz kaunu un izprot par to, kāpēc viņi ir šo darbu dabūjuši. Mēs ar probāciju jau sākam domāt par to, ka piespiedu darbam Latvijā ir jāpiekabina klāt arī darbs ar saturu, tāda saturiskā iedarbība, jo citādāk tā mērķa grupa, kuru šobrīd nosūta piespiedu darbam, viņa īsti nav tāda, kā mēs sākotnēji varbūt bijām domājuši. Ja mēs runājam par valsts un NVO sadarbību visā šai plašā spektrā, ko mēs šodien dzirdējām, mēs dzirdējām arī kaut kādas idejas, kas tā kā no 17. 18. gada būs jūsu galvenās vai nedomas un novēlējumi vai tās lietas, kas jums varbūt palīdzētu vēl labāk, veiksmīgāk virzīties priekš tajā darbā, ko jūs darat. Mēs kā jauns nodibinājums, mēs esam jauni, mēs esam ļoti tādi svaigi, 3,5 gadi, bet esam strādājuši ļoti spraigi. Tātad ar baznīcas iniciatīvu un arhibīskaps Zbigņevs Staņkevičs svētību baznīca mums iedeva māju, un mēs atvērām rehabilitācijas centru. Pareizāk sakot, mūsu doma bija par žēlsirdības māju, tāpēc mums arī saucās rehabilitācijas centrs Bētlemes žēlsirdības māja. Un vienmēr paliek lielais jautājums, kas tas īsti ir, vai žēlsirdības māja vai rehabilitācijas centrs. To arī tā kā dzīve lēnām ved un parāda, un tā kā sakārto lietas. Un tā tad uzsākām kā žēlsirdību ar domu palīdzēt tiem visnabadzīgākajiem, tiem cilvēkiem, kam vairs nav nekā, nerunājot par ģimeni, vīriem, sievām, bērni ir prom kaut kur, viņiem vairs nav kur dzīvot, viņi dzīvo zem tilta bieži vien. Un tā arī bija, ka pirmie klienti mums tiešām bija lielākā daļa bomži. Bet tad gāja laiks, un kaut kā tas kontingents tā kā paplašinājās, palielinājās, un tagad es tā paskatoties atpakaļ un zinot, kā mēs skaitījām tur cipariņus, vairāk kā 30% mūsu to klientu ir bijušie ieslodzītie. Tātad gribi, negribi, man liekas, mums nebija tāda doma toreiz tieši par šo kontingentu, bet dzīve ir tāda, jo ja mēs gribējām palīdzēt cilvēkiem ar atkarībām, tad cilvēkiem ar atkarībām parasti problēmas ir ar likumu. Un tā tas savijās kopā. Strādājot ar šiem cilvēkiem, arī redz, kuras ir tās problēmas. Spuras kundze teica, ka ne visiem dara kopienas vai rehabilitācija, kas balstās uz ticību. Protams, mēs saprotam. Mūsu centrs, mēs sakam, ka mēs esam kristīgs rehabilitācijas centrs, bet pie mums var nākt jebkurš cilvēks. Viņš var ticēt, neticēt, viņu neviens nespiež ticēt. Ir tādi labie piemēri, mums šodien ir viena mūsu zvaigznīte līdzi. Es ir vienkārši ātri pateikties probācijas dienestam, visiem sociālajiem darbiniekiem un arī rehabilitācijas centriem par darbu, ko jūs darat ar ieslodzītiem, atkarīgajiem. Man ir paveicies un es ticēju Dievam, un esmu atgriezusies. Paldies jums. Man vislielākais prieks ir par to, ka es domāju, es drīkstu pateikt, Lienai bija atņemts bērniņš, bet tagad bērniņš ir kopā ar Lieni.
Tā kā tas ir ļoti labi. Un vēl viena labā lieta, jā, ar NVA mēs arī sadarbojamies pilnīgi netīšām, bez nekādiem tur arī līgumiem vai kā, bet esam tik tālu, tā kā vienojušies, ne ar visiem, protams, rajoniem, ka, ja cilvēks ir pie mums rehabilitācijas centrā, viņš stājās uzskaitē, bet mēs ar savu vēstuli apliecinām, ka viņš nevar iet un viņš nestaigā uz NVA, jo tajā laikā viņam nav ko staigāt, kā mēs te runājām. Ir vēl laiks, kad viņš nevar sākt meklēt darbu. Viņš tikai mācīsies dzīvot, mācīsies vispār socializēties, runāties, un tikai tad viņš varēs sākt iet un meklēt darbu. Zilam krustam palika 10. datumā 20 gadi jubileja mums bija. Iesāk ar dažiem zekiem, visi par mani smējās, ko tu tur ar viņiem čubinies, bet paldies Dievam, Dievs iesāk parasti ar mazumu. Tagad mums ir Lēdmani, tur ir centrs. 8 gadi esam tur. Tur dzīvo 27, 28 vīri, pašlaik, ja nemaldos, ir 25. Statistika tām nav man mīļa. Es redzu, ka tie vīri pārveidojās. Kas vēlās? Bībelē ir tāds skaists vārds. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Un kad vīriem nāk tā saprašana, ka viņam vairs tas alkohols neder un zakt nevajag, tad arī viss mainās. Tā tad ir jāuztic Dievam savu dzīvi. To var izlasīt Bībelē, ja kāds netic. Un to es varu teikt no savas pieredzes. Pašam ir 70 un 35 gadus dzīvojis esmu ar Dievu, uzticēju viņam savu dzīvi un viņš pārveidoja. Un es varu paskatīties uz tiem vīriem un priecāties, kas Trušu karalistē tur ir kempingā. Viņi kalpo cilvēkiem. Reizēm tur saka tā, kā tur būs bērni tajās nometnēs. Tad es saku, cerams, ka mūsu vīri būs tik stipri, ka tie bērni mūs nesamaitās. Vārds sakot, ziemā 1,5 mēneša Trušu karalists bija Rīgā. Viņa tā Trušu karalists bija arī pa nakti jāapsargā. Tur bija 2 bijušie zeki, kas apsargāja. Tie bijušie. Viņi ir uzticējuši savu dzīvi Dievam, un viss mainās. Tā kā, man liekas, te ir skaidrāks pa skaidru. Uztic Dievam sevi, organizāciju, un viss notiek. Un es domāju, ka tai valstī vajadzētu vairāk palīdzēt šiem te, kas grib mainīties. Es pārstāvu biedrību Kalnu Svētību kopienu, kur atrodas Bruknes Muižā. Mūsu klienti pamatā ir atkarībnieki no dažādām atkarībām, alkohols, narkotikas un azartspēles. Pārsvarā tas ir alkohols. Bet, protams, kriminālā pasaule šiem cilvēkiem arī nav sveša. Un, tā varbūt mazliet statistika, ka 15–20% no tiem klientiem arī ir bijuši ieslodzītie. Jā, ilgus gadus mums bija tas vidējais cilvēku skaits bija 10–15, bet šobrīd jau ir 30 cilvēki. Pārsvarā vīrieši, ir dažas arī sievietes. Un, tas, ko es šodien sadzirdēju, protams, ir ļoti pozitīvi tas, kad 18. gadā būs šī skaidrā koncepcija un šī iespēja certificēties šim jau esošajam SRC par iespēju uzņemt bijušos ieslodzītos un saņemt finansējumu. Bet tā kā kolēģi Vallī teica, ka mums jādomā šodien un jādzīvo šodien. Un mēs jau ilgus gadus realizējam tā saucamo tagad moderni pieņemto sociālo uzņēmēju darbību. Man gribētos teikt, ka noteikti visi ir dzirdējuši par 3 zemgales pērlēm. Rozē, Mežotnes pili, Rundāles pili un Bauskas pili.
Un gribētos tā kā atzīmēt, man liekas, ka 4. varētu būt Bruknes muiža, kuru pamatdarbs un tas viss, kas ir tur ieguldīts, tas ir to cilvēku, kas pie mums ir dzīvojuši. Šie te atkarībnieki, šie te atmesti akmeņi. Mēs strādājam 15 gadus un dodam palīdzību 500 klientiem. Mazāk nekā 10% no viņiem atgriežas cietumā. Mēs esam maza organizācija, bet es teikšu, ka mēs likvidējam veselu cietumu. Vai tas nav izdevīgi? Mums aicina dažādi starptautiski projekti, piemēram, ECOR projektu. Mēs strādājam kopā ar Prison Fellowship Latvijā šajā projektā. Kembridža universitāte vēl apkapo pieredze, mūsu pieredze, ja? Tieši mēs varam kaut kas uzrādīt. Bet tiešām Karlis teica par Bībeli, es arī teicu, ka neviens pravietis netiek cienīt savā tava zemē. Diemžēl tā ir. Tiešām jūs sakat, netiekat cienīt, vai jūs esat pelnījuši cieņu arī šai zemē. Un mēs to redzēsim, vai ne? Un es ceru ātrāk par 2018. gadu. Es domāju, ka to centru nav tik daudz Latvijā un ļaut viņiem nogrimt, tas būtu vienkārši absolūti nepieļaujami. Šīs organizācijas ir apvienojušās Rijā. Pateicoties tam, mēs piedalījāmies šajā projektā. Un es pateicos tiem māksliniekiem, kuri dara mums gaišākus, jo mūsu problēma ir smaga. Pateicamies māksliniekiem. Magone, lūdzu piecelies! Sandi, piecelies! Laura, piecelies! Paldies viņiem! Patiešām liels prieks, ka jūs esat un ka jūs kaut ko tādu darat. Un tas šodien, man liekas, tas bija ļoti labi redzams. Un paldies, diskusija ir beigusies. Diskusijas mērķis bija savest kopā visas institūcijas. Es domāju, jūs ne pirmo reizi esat kopā, bet tomēr vēlreiz un vēlreiz uzsvērt, cik svarīga ir šī sadarbība. Un mēs gaidām 2000 kurus tur gadus tagad, vai ne? Bet, ceram, ka tas process neapstāsies un patiešām būs, dzīvosim drošākā un labākā sabiedrībā. Paldies un uz tikšanos kādu nākamreiz.